cik vien viegli, tā lai smiekliņi maziņi smiekli. Tā lai vēsmiņas viegliņas dvašas atnāk pašas un aiziet pašas. Pieskarties viegliņām, klusi klusītiņām, pasaulē apstāsies brīva brītiņām. Pasaulē patīka viegli ien, pieliec man, pieliec roku mazliet. Pieliec man, pieliec roku mazliet. Pieliec man, pieliec roku mazliet. Pieskarties viegli un maigi, nesaki man, kā grūti laiki. Nesaki man, ka grūti laiki, gribas pieskarties viegli un maigi. Gribas pieskarties viegli un maigi. Gribas pieskarties viegli un maigi. Pieliec man roku mazliet, pasaulē patīka viegli iet. Pieliec man roku mazliet, pasaulē patīka viegli iet. Pieliec man roku mazliet, pasaulē patīka viegli iet. Pieliec man roku mazliet, pasaulē. Es zinu, kā tas būs, kad visi izklīdīs. Man ir bijis tik daudz sajietu, un es zinu, kā tas būs, kad visi izklīdīs. Un arī tā ir kaut kādā veidā sasniegtā mērķa krīze, jo mēs esam bijuši ļoti augsti savā emociju kalnā, un gribot, negribot, mēs kādu brīdi kritīsimojām. Bet tā vienkāršā dzīves patiesība ir tāda, ka, ja tu gribi kāpt nākošajā kalnā, tev no tā pirmā kalna ir jānokāp lejā. Un es mums visiem novēlu, lai rodās nākošais kalns, un vēl nākošais, un vēl nākošais, un lai mēs vispirms tiekam pāri saviem iekšējiem kalniem, un tad jau tiksim pāri arī ārējiem. Pieliec man roku mazliet, pasaulē patīka viegli iet. Pieliec man roku mazliet, pasaulē patīka viegli iet. Pieliec man roku mazliet, pieliec man roku mazliet. Kad tā deg, viss iet tur. Hei! Deg! Hei! Atpakaļ! So, okay, is this the first time for the Bergen rocket program? Yes, this was the first for the program, but we had a test earlier, and that also went very nice, but the parachute didn't work, so it just came right down again, very fast. We are learning aerodynamics, we are learning how the balance in the rocket should be. We are learning how the parachute should work. We are learning, maybe just igniting some interest. That's also a part of it. Man bija viena gara pupa, un līdz pašām debesīm, līdz pašām debesīm. Es uzkāpu debesīs, es uzkāpu debesīs, pāriem un
par zariņiem. Debesis ieraudzīju, debesis ieraudzīju, savu baltu baleliņu, savu baltu baleliņu. Es ar savu baleliņu, es ar savu baleliņu, mīļus vārdus parunāju, mīļus vārdus parunāju. Dieviņš sēdē kalniņā, Dieviņš sēdē kalniņā, ar zeltītu sētuvīti, ar zeltītu sētuvīti. Kungām lika smilgas sēti, kungām lika smilgas sēti, ārājām ir rūdzus miežus, ārājām ir rūdzus miežus, raibziediņas pupiņai, raibziediņas pupiņai, kas to raibu izrakstīja, kas to raibu izrakstīja. Dieviņš raibu izrakstīja, Dieviņš raibu izrakstīja. Kalniņā izsēdēdamies, kalniņā izsēdēdamies. Ceļš, kā saka, kalna virsotnē ir tikai sācies. Un tas, ko visi ir dalījušies un apguvuši šajās dienās, šajā nedēļā, ir tikai sākums kaut kam tālākam. Un es visiem novēlu, lai turpina iesākt to un lai stāv tajā, kamā stāv un turpina audzēt vairāk, ar lielāku mīlestību, plašāku. Un lai veiksmi vairo skaistumu arī, kā saka. Jā, veiksmei arī noteikti tur ir jābūt, lai visiem ļoti labi veicās turpmāk. Es šai intervijai biju fons, bet fons arī runā. Tāpēc es visiem saku, tiekamies Latvijā, tiekamies pasaulē. Latvieši savienojās, lai kur viņi būtu, un zin, ka kopā vienmēr ir jautri. Kopā var padziedāt, padejot, smelties no viens no otra iedvesmu un atrast ceļu gaišākai nākotnē, kas dod ticību sev, ticību saviem spēkiem un ticību tam, ka latviešiem būt. Kas var būt skaistāks par izbojātu kadru?